Skyline bārā vasarīgas sarunas un interesanti cilvēki. Iemetienā Kārlis Krastīņš un Kristaps Sotnieks. Es uztaisīšu bezalkoholisku zemeņu mojito. Pirmais ir laims jāieliek. Ko es daudz neiebrauju. Tiks uztaisīts pareizi uz veselību. Es šodien gatavošu tādu vasarīgu kaipiriņa kokteili. Tāds zemeņu klāt. Daudz ne, lai nav baigi stiprais tāds. Un kokteils ir gatavs, tagad tikai jāgaršo. Jā. Tās vērtības mainās. Kādreiz hokejs bija te, dzīve šeit, tagad hokejs drusku otrajā plānā. Tā ir taisnība, tā ir iespēja dot, kad ir var aizbraukt un pamēģināt tikt un AHL un paspēlēt, redzēs, kā tur būs. Bet arī aizbrauc Amerikas, nezināju angļu valodu, gandrīz neko nezināju par to. Man tā vairāk domāja, likās, jo vairāk uztraucās, bet es tāpat varnāju kā Ārlu, tur ir citiem. Artūrs Andu, viņi teica, ka nav tik traki nekas. Viņi liekas savā no sporta sacensībām, jo tiešām to es gaidu katru reizi, kad viņš ir, un lielāko prieku arī šogad skatīšos. Hokejs ir man sirdslieta, un tas, ko es daru un ko es gribu darīt, cik vien veselība atļaus. Bet tā, lai Paldies, kungi, par sarunu. Bija interesanti parunāties. Skatāmies, kas notiek vasarā futbolā un atpūšamies un izveidinam galvu no hokeja. Tiekam! Labi.